Nu, labrīt, dārgie draugi! Vārds sakot, šodienas tēma, tā, kas tagad ir aktuāla, nenormāli, jā, kur Kulbergs tā kā, teiksim, tā pacēls, ir par nevalstisko organizāciju finansējumu. Nu, un kur tas stāsts sākās, jā, bijis tā, ka premjeras aizgājis kaut kādu tur tikšanos ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, huis es zinu par ko, jā, bet pēc tam izrādās, viņš esot uzzinājis, jā, ka par to tikšanos, respektīvi tie pārstāvi dabūjuši kaut kādu naudu, pie tam, manā izpratnē diezgan lielu, tur kaut kas pār pa sotaku dabūjis, jā, kaut kas pie 50 vai vēl tur kaut ko. Nu, un tad viņš sāc interesēties, kur vispār paliek NVO nauda, jo viņa prāt, tāds apmeklējums no NVO darbinieku puses vajadzētu būt brīvprātīgam. Nu, un tad, tad sākās viss šitais te, ka vajadzētu pārbaudīt, tur kaut kādas organizācijas pat tiek laikam tur auditētas un vēl tā tālāk. Nu, un tad sācies skipiši, jā, kārtēji skipiši, jā, mums jau tik zin, kā iedod kaut ko, pa ko varam padiskutēt, jā, zin, kā to otru pusi pa lohiem nosaukt un tā. Šis būs diezgan garš video, jā, un līdz ar to tas NVO atkal ir viens no tādiem, kā saka, strīdus objektiem. Nu, un tad mans viedoklis, jo, teiksim tā, nav šis galīgi tā kā no ielas ņemts, jo, es vairāk kā 20 gadus, jau tūlīt 30 gadus, esmu darbojies NVO sektorā, es aptuveni saprotu, pa ko es runāju, jā, es neteikšu, ka es esmu eksperts, jā, es neteikšu, ka es par jebkādu kādreiz par kādu tikšanos būtu saņēmis kaut kā peiku, nekad tāds nav bijis, un nekad nav bijis tā, kad mūsu organizācijai būtu kaut kāds, ir bijis kaut kāds finansējums, to es arī pastāstīšu, bet nav bijis nekāds lielais un tā tālāk, līdz ar to, ir man kaut kāds viedoklis par visu to notiekošo. Nu, un tad teiksim tā, ja mēs sākam no paša tā kā pamata, es teikšu, ka Kulbergam ir taisnība, jā, ka varbūt es tagad izpelnos kaut kādu nevalstisko organizāciju neizpratni, jā, tu taču pats ar NVO strādā un tu taču zini, kā tur tās lietas notiek un tā tālāk, jā, es zinu, un tieši tāpēc es saku, ka Kulbergam fucking ir taisnība, jo, cik es saprotu, pielabojiet atkal, ja kļūdos, runa iet pa kaut kādiem, kad huisa zin, kur paliek aptuveni 200 miljoni. Jūs tagad, mīļie cilvēki, iedomājieties to skaitli, 200 miljoni. Tas, bļaļ, ir 200 miljoni. Suka, tas ir, bļaļ, 200 miljoni, bļaļ. Tas ir ļoti, ļoti daudz. Nu, un tad, respektīvi, jā, par šito summu, tad tagad ir kas, kur, ko un kā. Tad teiksim tā. Es uzreiz gribu aizstāvēt lielāko daļu organizāciju, ar kurām es esmu darbojies kopā, kuru darbību es kaut kādā veidā zinu, kuru darbību es varu tikai atbalstīt un teikt, ka tur viss notiek tā, kā notiek. Bet tur atkal tas finansējums, ja viņš vispār ir, viņš tur ir galīgi minimāls, un tāpēc es negribētu, lai tādā kopējā katlā meta organizācijas, kuras tur pieņemsim, piedalās kaut kādos mikrokonkursos, lai viņš tur vispār nopelnītu kaut kādu naudiņu. Nezinu, teiksim, ņemsim kaut kādu minoritāšu organizāciju, Baltkrievijas, šitā minoritāšu organizācija, kas varbūt grib sev uzšūt kaut kādus tērpus, lai viņi varētu prezentēt savu kultūru un tā tālāk. Izklausās stulbi varbūt, bet man pret viņiem vispār nav nekādi jautājumi. Vispār nav, jā, jo viņš netur lien, viņi darbojas brīvprātīgi, tur neviens par to nesaņem naudu, neviens, pilnīgi neko viņi tur darbojās. Viņi visticamāk sēdz arī visticamāk, es pilnīgi precīzi nezinu, nav ar viņiem baigā darīšana tāda bijusi. Un viņi nesaņem kaut kādu finansējumu, lai viņi savus telpas varbūt varētu tur, kas saka, dotēt. Jā, varbūt, ka viņiem nemaz to telpu nav, jā, ka viņi tur tiekās pie kaut kā tur mājās un tā, un uz kaut kādiem svētkiem, un tad viņi ir izdomājuši, paprasīt, pieņemsim, 1000 eiro, lai viņi varētu uzšūt tērpus sakarā ar tur kaut kādu, nezinu, lai viņi varētu prezentēt savu. Vispār nav jautājumu. Visi čista, viņiem vajadzētu arī dot un tā tālāk. Varbūt nebija tas labākais salīdzinājums, bet ir kaut kāda organizācija, jā, kas, piemēram, tur, es nezinu, darbojās ar dzīvniekiem, jā, tur
un tā, un viņi tur palīdz, un viņi tur arī tur labākā gadījumā kaut kāds viens cilvēks tur saņem algu tīri, lai viņš varētu tur birojā uz telefoniem atbildēt, un viņa telefons tur, tiek nosegts un tā. Nav jautājumu, tie cilvēki dara normālu darbu, un tie visbiežāk dara arī to darbu, ko, pieņemsim, valsts nespēja vai tādā kvalitāte un pat tādām izmaksām nespēja izpildīt. Jā, ņemam kaut vai, es nezinu, kaut kādu sarkano krustu vai vēl tur kaut ko, jā. Atkal es, neesmu bijis tajā organizācijā iekšā, es nemāku tā, pilnīgi liekot roku uz sirds teikt, ka, tur viss ir pareizi vai viss ir nepareizi, bet es domāju, ka tur visi čīsta, visi normāli, jā, viņi tur prasa kaut kādu finansējumu, kas varbūt tur tūkstošos izklausās, un arī ir tūkstoši, un tas ir pilnīgi normāli, tāpēc, ka viņi dara to darbu, kas būtu jāveic valstī. Tur ir kaut kādi algoti cilvēki, kas saņem, ticiet man, viņi tur nesaņem. Viņi nesaņem tur tās, milzīgās algas un tā tālāk un tā tālāk. Tātad šīs organizācijas, kas godprātīgi veic savu darbu, pat ja tur ir kaut kādi vairāki, kā saka, apmaksātie darbinieki, varbūt viņiem tur ir arī apmaksāts kaut kādas telpas vai apmaksāts kaut kādas degvielas vai vēl tur kaut ko. Tās paliksim malā, tajā malā es lieku arī savu organizāciju, tāpēc, ka mēs vienmēr esam darbojušies ar bērniem, pat mums nav bijis, ir gadi, kad mums nav bijis finansējums, mēs to esam darījuši, vai mēs tagad regulāri arī daram to ar pilnīgi nepietiekam finansējumu. Mēs paši sev sēdzam izmaksas par biroju, mēs paši par to visu maksājam, kaut gan ir organizācijas, kurām tiek apmaksāts. Jā, es tagad nesaku, cik mēs krūti esam, jā, bet mēs esam diezgan krūti, teikšu godīgi, mēs esam diezgan krūti, un to arī diezgan daudzi zina. Tā kā jā, paliekam šīs organizācijas malā. Un tagad es domāju, par ko Kulbergs ir uzvilcies, un tagad paceļam tās organizācijas. Un šeit es neminēšu konkrēts, jo es pavisam teikšu godīgi, es tādas baigi, ar konkrētiem nosaukumiem es varbūt nepateikšu jums tās organizācijas, jā, bet šeit nav jābūt Sherlockam Holmesam, lai aizdomātos, pa ko ir runa. Ja mēs zinām, kurš pēdējos gadus ir kruķījis finansējumu, ja, tātad kurš ir kruķījis kopējo finansējumu. Un mēs zinām, ka sākās ar Kariņa zelta frāzēm, jā, ka nauda ir tik daudz kā nekad, un viņu tagad vajag pareizi apgūt, un tā frāze mums jau arī hi-hi-ha-ha līmenī jau tādā, folklorā iegājusies. To naudu vajag apgūt, un tad jā, paceļam, tātad, kas mums ir kaut kāda jaunā vienotība, jā, tagad ir piemetušies progresīvi, piezīdušies jau kādus gadus, jā. Un tātad, respektīvi, tās, kā saka, partijas, kas to naudu kruķī, arī jāpaskatās, kur tā nauda aiziet NVO, jo šeit sākās tas, pa ko Kulbergs ir uzvilcies, un pa ko teikšu godīgi, lielākā daļa no mazajām NVO, kas regulāri netiek pie kaut kāda finansējuma, tāpēc, ka, lielie vaļi, kas nihuja nedara, un šito es, varu pateikt, viņi, nihuja nedara, viņi saņem to lielo finansējumu, tīri pārsvarā, principā, kaut kādam, aparātam, ar aparātu, es domāju, tas ir, algas, tas ir tev apmaksāts tas, apmaksāts šits, apmaksāts šitais, jā, tur tas darbs ir šitāds, izmaksas administratīvās ir šitāds, jā, un viņi kruķījās, jā, un kur ir pretēji, jā, kur kaut kādas organizācijas, kas tur tiešām cīnās un nodarbojas ar kaut kādām normālām štēlēm, viņi, saņem, par administratīvo aparātu, šitik, jā, un viņam darbs ir šitik, jā, respektīvi, pilnīgi viss pretēji. Un tad, jā, es saprotu, ka Kulbergs uzvilcies par to, un es esmu tikai pār. Ja mēs runājam par tiem 200 miljoniem, kas te kaut kur pazibēja, iedomājieties, kādas tās ir summas, ja? Un tagad, ja mēs paskatāmies, kurš visvairāk ir uzvilcies tagad, par to NVO lietas mierā, un ko tu, viņi vairāk, lielākā vai mazākā mērā ir pietuvināti kaut kādiem, šitajiem te, JV, progresīvi, tie tur tagad, ak Dievs, kā tur tagad, sabiedrība paliks bez finansējuma un tā, un tas ir, fašisms, un tas ir vēl kaut kāda pilnīgāko huiņu dzēn, jā, jo neiet runa, ka tagad griezīs nost kaut kādu finansējumu, jo runa iet par, es nezinu, Kulbergs nav man šoms, es pat, mēs viens otru pat redzējuši neesam, jā, neesam redzējuši, es zinu tagad, kāds viņš izskatās, tikai tāpēc, ka viņš tagad parādās kaut kādās, televīzijas neskatos, bet, kaut kādos, kad tu atver ziņu portāls, jā, kad, tur ir raksts, es tagad zinu, kāds viņš izskatās, vispār nezināju, kāds viņš izskatās, līdz ar to, jā, nav tā, ka viņš man čoms, un es tagad, Kulbergs, joprojām
vai tas ir normāls šals, es viņiem pisogu, jā, un mēs tur zinām, ko mēs darām, jā, liec man mieru. Bet to, ko viņš dara, jā, manuprāt, ir pareizi, jā, jo viņš tagad sāk pīst, bļaļ, to jobano, bļaļ, varžu dīķi, jā, jobano varžu dīķi, kas tur, bļaļ, visu laiku barojies, bļaļ, savā nodabā, un viņi zina, ka tur, bļaļ, neiemetīs kaut kādu pirāņu iekšā, jā, ka viņiem pohuj, bļaļ, zina, ka viņi tur vairojās, bļaļ, viens otru pisana muļķībām nodarbojas, jā. Nu, un tad, jā, tā kā runa ir, nu, bļaļ, atkal novirsies no tēmas, sorry, runa ir par tām organizācijām, jā, kas vienkārši neliederīgi iztērē naudu, jā. Nu, un tad es pat speciāli pierakstīju kaut kādas frāzes, lai jums pateiktu, nu, tie, kas nav tā kā baigi iesaistīti tajā nevalstisko organizāciju, nu, štelē vai nozarē, jā, viņi, nu, varbūt nezin, bet vienkārši paņemiet organizācijas, paceliet augšā un ir kaut kādi neizmērāmi, absolūti neizmērāmas mērvienības, jā, uz kurām tiek balstīti projekti un kur nauda tiek piešķirt kaut kādiem saviem cilvēkiem. Ja? Nu, tas mums nav noslēpums. Atkal nav noslēpums un dod Dievs kaut no izdotos, jā, iziet cauri visam šitam, bļaļ, un nu, ar ko beigsies, ne ar ko nebeigsies. Atkal pateiks, jā, šitā, bļaļ, nedariet, jā, jūs tur neliederīgi izmantojāt finansējumu, vai paprasīs atpakaļ, bļaļ, nu, hoj viņi zina, nu, es nezinu, mums taču var, ja tu lielos mērogos zodz, jā, nu, tad tev nepisīs, jā, visticamāk, nu, visvairāk es baidos, kad atrastu kaut kādu mazo kreiso organizāciju, kas tur ir varbūt, nezinu, liek reizi ielēju uz degvielu, vai vēl tur kaut ko jaunu, kurai tur apgrozījums ir varbūt kaut kā 2000 gadā, jā, un suka, un viņš tur, bļaļ, kur tu man izskaidro, kur ir, bļaļ, degviela pa tiem 80 kilometriem, man visvairāk negribētos, lai beidzās ar šito, jā, ka, nu, paņem pilnīgi kreisos, pa kā zuhai, ka kaut kāds izpis, un tie, kas tur kruķī simtiem tūkstoši, simtiem, jā, nu, ka tiem pasaka, nu, jā, nu, tur bišķi nesakritības ir, bet, nu, reku viņi paskaidroja, ka tas, jā, nu, bļaļ, nu, es ceru, ka tā nebeigsies, jā, un es ceru, ka, nu, tiešām, bļaļ, nu, nogriezīs, nu, no šitiem, bļaļ, liekiežiem pidarasiem un nados, bļaļ, vai, nu, nezinu, vai viņus atpakaļ pludina valsts budžetā, vai, nu, piešķir organizācijām, kas normāli štēls dara, jā, piešķir, kas tur ar kaut kādiem invalīdiem strādā, jā, kas tur, bļaļ, ar bērniem strādā, kas tur kaut kāda, bļaļ, dzīvnieku glābšanas, kas tur, nu, nezinu, nu, manuprāt, visvairāk ar visiem šitiem te, nu, kaut kādiem, nu, pamestiem novārtā cilvēkiem, jā, tas pats, ka bija tas Edijs Klaišs laikam, jā, kas tur jau, nu, čalis reāli ņemās, bļaļ, ar tiem jauniešiem kaut kur, bļaļ, dodiet naudu tur ir skaidrs, kur aiziet, bļaļ, ir skaidrs, redzams, vai viņš saņem pietiekami, es pieļauju domu, ka nihuja viņš nesaņem pietiekami, es viņu arī nepazīst, līdz ar to es nemāku teikt, jā, bet, nu, kaut kā tā, jā. Nu, un tad es pierakstīju, bļaļ, lai tīri saprastu, bļaļ, tās zelta frāzes, ko parasti viss šitās te lielās organizācijas, bļaļ, kas, nu, vienkārši sūc naudu, tāpēc, ka viņam kāds pazīstamais ir, bļaļ, vai nu progresīvais, vai, bļaļ, jaunā vienotība, bļaļ. Jā, nu, kapacitātes celšana, bļaļ. Izmēri man suka kapacitātes celšanu, jā, nu, bļaļ, tu rakst kaut kādu projektu, bļaļ, nu, celsim kapacitāti, jā. Kā, bļaļ, jā, nu, tu tur raksti, jā, nu, mēs tur kaut ko saprot, tas ir tāds, bļaļ, šitās ir visas neizmērāmās frāzes, ko tu pēc tam nevari pierādīt, ot man pa šito visvairāk arī būs tā kā cepšanās, bļaļ. Pieredzes apmaiņa, bļaļ, pieredzes apmaiņa. Nu, kas ir pieredzes apmaiņa? Jā, nu, tagad mēs sabraucam, jā, es tev dodu labās prakses piemēru, nu, kas patiesībā, nu, ja tā ņem, nu, ideiski jau tas nav slikti, bet saprot, ar ko tas beidzās tajās organizācijas, kas apkruķī 1000, tās ir, bļaļ, ceļa naudas, tās ir kaut kāds jobanās kafijas pauzes, tas ir varbūt vairāku dienu apmaiņa, jā, mēs apmainīsimies tev, bļaļ, es tev stāstīšu, kā Liepājā tramvajs izņem līkumu, jā, un tās ir 3 dienas, mēs vēl pieaicināsim ekspertu, kurš, bļaļ, parādīs, kā tas vizuāli izskatās, jā, viņš, protams, par to arī paņems kaut kādu naudiņu, tāpēc, ka viņš izstrādās infografiku, kas parādīs, kā tas tramvajs griežās un tā tālāk, un tagad sarēķiniet, ja viņš tur paņem kaut kāds stundas likmi to, viesunams tik, ēšana, tik, kafijas pauze, nu, bļaļ, bez kafijas pauze, nu, nav tā, ka tu, bļaļ, paēd 2:00 un tev 6:00 ir vakariņas, un tev pa vidu vajag kafijas pauze, nu, un neēdīs, nu, nedzers vienkārši tēju, ko tu esi nopircis Rimčikā, vienkārši uzvārījis, un tev viņi izmaksā 2,50 plus cukurs eiro, jā, nē, nu, tev vajag kaut kādu kūciņu, un, bļaļ, nu, šito jau es neēdīšu, šitie man nepatīk, jā, nu, tu tur aiziet kafijas pauze vienu, pieņemsim tas, kas varētu būt
3 eiro, jā, viņa aiziet 350 eiro, vai, līdzīgi, es nezinu, tāds kafijas pauzes suka nav bijuši. Tā kā ir cilvēki vienkārši, kas suka saprot, viņi dzīvo no tā, viņi, profesionālie projektu rakstītāji, kas nekad dzīvē nihuja nav darījuši vai kaut ko ir darījuši un sapratuši, ka šī zelta āder, un tad arī sapratuši attiecīgi tie, kas to naudu dod, ka mēs taču varam iedarboties, mēs varam dot vieniem suka un tiem pašiem naudiņu, jā, un paskaties, viss notiek, jā, un mums tur kaut ko, jādod atpakaļ, vai es tur varu attiecīgi kaut kādu savējo vēl tur iebāzt ekspertu lomā, vai es tur attiecīgi varu vēl tur kaut ko, jūs cilvēki mīļi, jūs nevarat iedomāties, kā viss tas tiek kruķīts, tie, kas tagad metās tam Kulbergam virsū, tie sukas ir nevis, es saku vēlreiz atkārtošos, tie nav no tā mazajām organizācijām, nekad es neteikšu, kā, savējās organizācijas pārstāvs, ka viņam nav suka taisnība. Ir jāpārbauda, kur tā milzīgā nauda paliek, jā. Tā tad, jā, turpinam, es vēl te pierakstīju, jā, pieredzes apmaiņa, tātad jūs tagad saprotat, ja ir ierakstīt pieredzes apmaiņu, kā tas var beigties. Nevienmēr tas ir, varbūt pieredzes apmaiņa tiešām ir, tur atbrauc kaut kāda, zin kā, uz pusdienu kaut kādi cilvēki tur apmainās ar pieredzi, viņi tur pēd pusdienas parastās izmaksas, nav problēma, jā, bet, es saku, kā to vari izplest, jā, es zinu, kā to var izplest, es suka šita nestrādājis, un cik reiz vienkārši mums liedz finansējumu tikai tāpēc, ka kaut kāda pidaras savāds, lausties, jā. Sabiedrības informēšana, suka tas ir. Informējam sabiedrību par kaut kādu, kā tu informē. Kā tas suka ir pierādams? Kā tas ir pierādams, ka tu esi informējis? Jā, tu var pateikt, mums bija stendiņš, jā, pilsētas centrā, kur mēs informējam visu garām gājējus par jautājumu X. Kā tu vari pierādīt? Tu vari pat, piestāja kādu 600 cilvēku, jā, bija interesēti, viņi tagad zina, jā, viņi tagad un tā. Tas suka nav pierādams, jā, ja šitādu gāži iekšā projektos un projekti šitā skan, tas ir absolūti, suka nepierādāms un neizmērāms. Jā, tas ir jebkāds, vēl. Izpratnes veicināšana, Kas tas ir, Veicināt izpratni par jautājumu X, Tu tur vari aprakstīt, jā, ka tu tur redz, es tur izdošu kaut kādu bukletu, kuru suka neviens nelasīs, jā, neviens nelasīs, nevienam tas nahuj nav vajadzīgs, tā ir kārtēja naudas izmešana, jā, tas nozīmē, ka būs kāds, kurš to izstrādā, tu maksās maketētēm, tagad šo es ļoti labi zinu, jo es grāmatu izdodu, jā, tev jāmaksā maketētēm, tev jāmaksā tur vēl kaut kādam, kas tur, nezinu, saliek visu kopā, tur vēl kaut kāds, ja tev vēl bildes varbūt ir iekšā, jā, kurš tās bildes uztais, tu maksā tam, tu maksā, tipogrāfijai, tu maksā tam, un visiem, protams, tu maksā, ne jau lētākajai, jā, tu, protams, izvēlies atkal, kas ir tavējais, jā, un līdz ar to sanāk, tas 8K tāds, wow, jā, tātad tu sāc no galvas, kas tur, nodod nākamajam, un pēc tam tu nodod nākamajam, un tikai tāpēc tu dabū naudu, jā, ka tu, principā, iesaisti grupu cilvēkus, tu iesaisti to grupu suka cilvēku, saprot, kas arī balso par to jauno vienotību. Tie tur arī ņemās, jaunā vienotība, progresīva, tie tur arī ņemās, Tāpēc viņiem regulāri būs balss, tāpēc, kad ir kaut kādi procenti 20 Latvijas, kas, parazitē uz 80% pārējiem, Tikai tie, tie arī balso, un vēl kāds idiots, kurš, nezinu, nav spējīgs loģiski domāt, jā, izpratnes veicināšana, tīklošanās, Kas ir tīklošanās? Atkal, jā, kad es, organizācija B, organizācija C, un vēl tur kaut kas, ka mēs tur kaut ko, darīsim, tas suka nav izmērams, ja? Vadlīniju sagatavošana, Jā, es tagad tādu saprotās frāzes ir, ko var paņemt, no projekta, kas atkārtojas atkal, un kas principā nepasaka pilnīgi neko, jā, nepasaka neko, jā. Monitorings, ir tāds vēl labākais, monitorings, tas parasti kaut kāds eksperts, kurš pārbauda pats pa lielam savu darbu, jā, tā tu paņem ekspertu, kurš pārbauda, kā tu izstrādāji vadlīnijas, jā, kā tu taisi monitoringu, un, kā tu izveido tīklošanos, suka saprot, tev vēl tur aiziet kaut kādas huisas naudas, principā nepako, jā, vēl piebāz vēl kaut kādu ilgtspējību, Viss, projekts uzrakstīts, viņš nav izmērams, viņš nav nepako, finansējums 100 000, administratīvās izmaksas viņas var tur, būt, pieņemsim,
Un tagad projektos arī tie, kas varbūt nezina, ne visos, nu, mēs tādos milzīgos, vispār nekad neesam piedalījušies, bet noteikti ir kaut kāda summa, ko tu nevari pārsniegt administratīvās izmaksas. Nu, respektīvi, tu tur nevari darba vadītājiem vēl tur kaut kā grāmatē, vēl kaut ko maksāt. Nu, ir kaut kāds limits, ko tu nevari iet pāri. Bet, nu, saprot, tā nauda jau ir savādāk. Tu vari kaut kādam, pēc tam piesaistīt kaut kādu ekspertu, kurš, tur, pieņemsim, davai, es tev maksāju tik, bet tu man pusi atdod atpakaļ, un es došu tur, jā. Nu, pasakiet, ka tā nenotiek, notiek tā, un līdz ar to tas viss šitā huīņa met lielu ēnu uz mazajām NVO, kas tiešām no sirds dara savu darbu. Un lielāko daļu, principā gandrīz visus, ko es pazīstu, jā, ko mēs te strādājam apkārt, tās ir NVO, kas tiešām no sirds dara savu darbu, kas tur neprasa milzīgos finansējums, kurām lielākoties nemaz nav administratīva aparāta, vai varbūt tur ir 1-2 cilvēki, kas saņem kaut kādu naudu, jā, vai vēl tur kaut ko. Teikšu par savu organizāciju, mums nav neviens, kurš saņem naudu, neviens, ne mēs grāmatvedim, maksājam, ne mēs maksājam paši sev neko, jā, ja tur sanāk kaut kur, nopelnīt ar kaut ko, nu tad tas principā aiziet maksā par biroju, es runāju par šitādām organizācijām, jā. Tie, kas varbūt ir redzējuši kaut kādas, kad es no savu biroju taisu video, jā, par etam vai vēl tur kaut ko esat redzējuši, kāds mums tapets izskatās, kāda mums grīda varbūt izskatās, un, nedod Dievs, kāda mums toleti izskatās. Tāpēc, ka mums, nav nauda vienkārši, lai to uztaisītu normāli. Nu, nav. Paldies Dievam, ka tur vispār mums iedod vasarā kaut kāds, kapeiks, lai mēs tur varam 1 nedēļu bērniem nosekt pārējo, tur mēģina no vecākiem sakasīt, Es runāju par šitādām organizācijām, jā, kas tur tiešām lieciet mieru tām, un es pieļauju domu, ka Kulbergs arī tām nemetās virsū no absolūti. Nē, jā. Tātad mēs pisam, 8-kāju, mēs turpinam pist 8-kāju. Kā tas izdosies, es nezinu, bet es ceru, ka jūs aptuveni sapratāt to manējo message, un tie, kas varbūt uzvelkās, ko viņš lien pie NVO, es ar viņu neesmu runājis, bet es esmu 100% pārliecināts, ka runa ir par tām NVO, kas, viss šitās ilgtspējības kruķi, visas tīklošanās, visas, monitoringus un tā tālāk. Lietas, ko tu nevari pārbaudīt, bet vienkārši tiek izsūkta valsts nauda kārtējo reizi, Atkal, lūdzu, varat teikt, ko šitais Rupekls saprot, viņš nihuja nesaprot, ja jārstējies, kā ar tādu muti maizēdu un tā tālāk, un pisies nahuj, Tie, kas tā saka, vai viņš ir dauns, vai viņš ir, es atvainojos atkal daunis aizkār, vai viņš ir, dalbajops, jā, vai viņš kruķījās no tās naudas, tur ir, 2 varianti. Kaut kā tā, jā, tāds mazliet negatīvs, bet īri, lai jūs saprastu, kā es saprotu šo NVO ņemšanos. Visiem pozitīvu dienu, tad tiekamies varbūt pie kādiem pozitīvākiem vidikiem.